Un pēdējais bonus video, lai varētu justies pilnīgi droši eksāmenā. Config maps. Tīri vienkāršam piemēram izveidosim vienu config map right away. Tātad k create config map. Kas ir config map? Mazs, nestrukturēts key value pairs koks, kas nozīmē, tīri informācija. Tātad mēs varam izveidot mazu šādu koku ar key value pairs, lai nodefinētu, piemēram, credentials kādam servisam, lai kādam podam iedotu username un password, ar ko slēgties pie, jebkas, kas jums ienāk prātā, citu servisu, datubāzi, un piedāvām tātad šī te config mapā vērtības varam uzstādīt podam kā environment variable. Tā, atpakaļ pie config map izveidošanas. Create config map. Ierakstīsim helpu. Te ir daudz, vis kaut kā, lūk, ir ļoti vienkāršs piemērs. Būtiski ir tas, ka ir divi veidi. Var būt gatavs teksta fails, kura vērtības jau ielādē kā key value pairs. Un to var darīt arī patiešo no command line, from literal, uzstādot šeit key 1, value 1. Var uzrakstīt arī deklaratīvu config map. To mēs arī tūlīt izdarīsim. Uzģenerēsim. Tātad, back to create config map. Un nosauksim config map par credentials. Tālāk from literal un paņemsim username, kurš būs Uldis, obviously. Un tad parasti literal, gan jau, ka kaut kur ir passwords. Šeit pasaulē drošāko paroli ierakstam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un uzreiz uzģenerēsim run client YAML, uzģenerējam, kā tas izskatīsies deklaratīvā veidā. Tātad mums ir API version v1, data, kind, config map, metadata. Cik vienkārši, ļoti īsi, ļoti konkrēti. Un vēlāk mēs šo te config mapu varētu piemapot kādam podam. Ja mēs lādējam no faila, tad var pat uztaisīt tā, ka šīs te vērtības failā tiek visu laiku ielādēts no jauna. Meaning, sakonfigurējam podu, kurš skatās uz config mapu, kurš skatās uz failu, un tad, jebkurā brīdī mēs varam ieiet failā, nomainīt paroli, un pods automātiski ielādēs šo te paroli, piemēram. Kur meklēt informāciju? Protams, ka dokumentācijā viss ir rakstīts ar labiem piemēriem. Config maps. Te tā tad ir apstāsts, kuru eksāmena laikā nav laika lasīt, bet piemēri te ir ļoti labi. Lūk, ir deklaratīvs config map, nosaukums, lūk, tas pats data, ko mēs tikko redzējām, tiek uzstādīts key value, value. Un šeit jau tiek veidots koks no key value pair. Game properties ar apakš key value pairiem. Pēc tam
lūk, tiek veidots pods, un lūk, konteinerim norādām, ka tas būs konfigurācijas par environment, uzstādām environment variable name un vērtību šim te mainīgajam iedodam no config map key ref game demo. The config map this value comes from, tātad game demo, vai šeit mums ir game demo, lūk, no config map ar nosaukumu game demo, un tieši mainīgo atslēgu player initial lives 3. Kas ir būtiski, ka podi jau paši par sevi neko neredz, viss ir jāpiemapo. Tātad lūk ir volumes, iedodam nosaukumu config, jo, piemēram, te, vispirms tādā poda līmenī nodefinējam volume config ar config mapu no game demo un pat items minam, ja tas ir par failiem, un pēc tam paša konteinera līmenī piemountojam šo te value. Names config, mount path config, tas ir priekš failiem vajadzīgs. Ko es ar to mēģinu pateikt? Ja config maps glabājas failā, tad ir šis te jālieto. Lūk, un beigās mēs to varētu pārbaudīt ar iestartējot podu, konteineru, nolasot environment variables. Un tepat zemāk ir tam konkrēti, vai pat bija piemērs, te nav piemēra, kā nolasīt environment variables, bet to mēs esam darījuši jau pirms tam. Vēl ir šie te immutable config map states, var uztaisīt tādu config map, kas automātiski reloado values from the file. Varbūt, ka tas nav tas, ar ko jūs gribat riskēt, tāpēc var tieši otrādi nodefinēt, ka config maps ir immutable, tātad nemainīgs, un pat ja kāds izmainīs šo te failu, izmainīs klastera līmenī config mapa vērtības, vienalga tiks lietotas oriģinālās iesākuma. Tātad tepat kaut kur ir teikts, ka you can only delete and recreate the config map. Tā. Tas tādu drošības, konsistences apsvērumu labā. Nu ko, you're ready. Vēl tikai pāris ieteikumi par pašu eksāmenu.